Cibīši saka cibīši. Viņi visi ir muļi. Šim vārdam es iedomājos. Ir viena vienīga atskaņa – kuņģis. Un tagad jūs izpildīsiet otro uzdevumu. 84. Mums bija neaiziet, ja? Lai es būšu atpakaļ. Jūs būtu izpildījuši. Es nevaru ieiet tajā klasē. Man vēl par Antiņu jāmāc. Grūti. Es domāju. Antiņš tiek par nacionālismu lamāts. Jā, Staburaga bērni. Nē, programmā nav. Dabiski nodomāju, dabiski. Nav taču Staburaga. Man klasē viņi 28. Domrakstos ne domas, bet saukļi. Jā. Lūdzu, nolasi mums definīciju par šādu saprotu. Tautas sakārtos teikums ir tāds saudas teikums, kurā ir divas vai vairākas neatkarīgas daļas, kuras parasti atdala komatu. Paldies. Skolotāji drīkst pavadīt cibiņu un snāk uz vienu pusi. Nē. Tev reiz dod 2. 4. Sēdis. Vakar izlaboju domrakstus. Cibīši mums nolasīs sevējo. Lūdzu, Cibīši. Lūdzu. Sēdi. Valoda, tu esi mirguļojoša upe, kurā kāda un siltu, es grendēju sevi, žālojot miegu un mūžīgi neizprotu. Valoda, tu esi asins un miesi, manā nezinu, no kurienes plūstošām domām. Es mīlu tevi un katru, kas pieskaras manai dzirdē, caur tevi mirguļojošā upe, tikai tevi es izjūtu mūžīgi, ievienot tajā pat vietā, kur mēs visi vienmēr, visi un vienmēr skalojas manā kājām vārdu. Asins balss runāja, čuks un piepūta vēlas, mirguļojoša šupa, lūk, es esmu, vienīgi tu to vārdu apliecini. Paldies! Paldies!